Un tēma, par ko runājam gandrīz katru mēnesi, ir drošība darbā. Un tas, ko cilvēki visbiežāk aizmirst izdarīt, riskējot pat ar savu dzīvību. Cilvēku neapdomība un nepietiekama piesardzība var novest pie bēdīga iznākuma, un nereti vismazāk mēs par savu veselību un piesardzību domājam darba vietā, ko apstiprina arī fakts, ka viens no biežākajiem neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanas iemesliem ir darba traumas. Braucam palīgā cietušajiem, kuri cietuši ir meža darbos. Šeit var pieminēt biežāk rudens un ziemas mēnešus, kad ir šie ziemas darbi. Un šeit ir traumas, kas ir saistītas, ka darbiniekiem koki uzkrīt virsū, var būt sākot no sasitumiem līdz pat lūzumiem, mugurkaulas, galvas, ekstremitāšu lūzumiem. Tad vēl ir saistībā ar zāģiem, zāģētas brūces un arī grieztas brūces. Dakteri stāsta, ka viens no traumatiskākajiem darbiem ir darbs celtniecībā. Kritieni no augstuma, var būt arī tāpat sasitumi, ekstremitāšu lūzumi, apdegumi ar cementiem, kaļķiem, kas ir tieši saistībā arī ar šo darbinieku ikdienas darbu. Tāpat arī viena no populārākajām nozarēm, kur visbiežāk tiek gūtas darba traumas, ir darbs kokapstrādē. Saistībā ar biteniekiem mums ir bijuši izsaukumi, kur ir sadzēluši bites, lapsenes, un kurš mums ir jāsniedz neatliekamā palīdzība, vai nu šoka gadījumā, vai dažādu alerģisku reakciju gadījumā. Nereti gadās traumās iedzīvoties ne paša vainas dēļ. Šonedēļ neatliekamās medicīniskās palīdzības speciālisti devušies palīgā 2 šādos gadījumos. Satiksmes regulētājs, pildot savu pienākumu, garām braucot smagā mašīna, viņu aizķer, un tur notiek arī ceļa satiksmes negadījums, arī tādā veidā. Un vēl viens gadījums, arī šodien 2 pāri tādi sanāk. Otrs bija gadījums vienā autoostā, kur arī sētniece pildot savus tiešos darba pienākumus. Netīšām šoferis, neredzot, ka viņa ir aiz autobusa, šo sievieti notrieca, un rezultāts ir letāls iznākums. Arī mikroķirurgi stāsta, ka pacienti, kuri guvuši darba traumas, ir viņu ikdiena, un šādām traumām esot sezonāls raksturs. Vasaras beigās, diemžēl, ir vairākas smagas traumas mūsu centrā bijušas, kas saistītas, piemēram, ar sienu vākšanu. Un šīs traumas ir kombinētas smagas. Es varētu minēt tā saucamās karstās sienu preses, kā rezultātā pacients iegūst varbūt ne tikai traumatiskā ķermeņdaļa amputācija, bet arī, diemžēl, smagas apdegums, kas arī apgrūtina gan ārstēšanas prognozes, gan operāciju kā tādu. Rudenī ir vairākas traumas, piemēram, kas saistīts ar kartupeļu novākšanu. Tipiska trauma ir kartupeļu kombainas, kas mums vairāk pacienti ir traumēti, smagas traumas ieguvuši rokas, kad šīs transportīrs šo pacientu roku ir ievilcis savā mehānismā un arī ir gūtas ļoti smagas traumas. Kā vienas no populārākajām un reizē arī smagākajām traumām mikroķirurgs min kokapstrādē gūtās traumas. Mēs ārsti patiešām brīnamies pēdiņās, diemžēl, par cilvēku izdomām, ko tik viņi neizdomāja, lai faktiski noņemtu no kaut kādas, no savas aparatūras kaut kāda aizsarga mehānisma. Jo bieži vien šie aizsarga mehānismi kādreiz arī nostrādā varbūt ne tā, kad vajadzētu, un līdz ar to tas darbs it kā ieilgs, bet tajā pašā laikā šo aizsarga mehānismu noņemot, faktiski viņi pakļauj neapšaubām sev riskam, un ļoti bieži šīs traumas rodās šī iemesla dēļ, kad faktiski netiek ievērot darba drošību. Ar ārsta palīdzību jau vēl nekas nebeidzas. Darbā gūtās traumas bieži prasa ilgu atveseļošanās procesu. Jo plašāks ir bojājums, jo pēc tam ir grūtāka gan rehabilitācija pacientam, un tas ieguldītais darbs ir liels ne tikai no ārsta puses, bet arī no pacienta puses jāiegulda ļoti daudz enerģijas iekšā. Ja? Jo, ja mēs tā mēģinātu sadalīt, tad no tā gala iznākuma kā 30% ir tas, ko ārsts ieguldījis, kā 30% ir tas, kas ir atkarīgs no paša traumas mehānismu, kāds viņš ir bijis. Un tad atlikušā trešdaļa būtu, ko pacients ir tālāk darījis. Ārsti atgādina, ka ļoti būtiski šādos nelaimes gadījumos ir pēc iespējas ātrāk izsaukt medicīnisko palīdzību un uzticēties profesionāļiem. Telefoniski tiek savienots ar ārstu, un telefoniski mēs ārsti, kas konsultējam pa telefonus, jau mākam sniegt pirmo palīdzību, kā var palīdzību sniegt, kamēr atbrauc ātrā palīdzība. Protams, jo ātrāk, jo labāk, jo rezultāts bieži vien atkarīgs no tā, vai un cik ilgi bijuši traumatiskā amputācijas segmenta atrašanās bez asinsrites. Tas ir pats galvenais faktiski.
darbā nedrīkst riskēt, to atgādina arī Napo filma. Rūta Čilča, Edgars Prūsis, Tautas balss. Tu jūs uzreiz var runāt, ja? Lasīt. Mēs sakam.